Sveiki, mīļie! Nu ko, lieku jaunu bildi iekšā, vakar nesanāca, tagad cerams, ka ierakstīsies. Un es uzreiz tiem, kas skatās, es uzreiz varu pateikt, ka šīs ir dzīvnieku kārtas un, ziniet, ne viss ir tā, kā rādās. Reizēm liekas, tas ir necils kaut kas atnāk, bet tur ir kaut kas brīnišķīgs. Tā kā jūtiet savējo nevis. Jūtiet savējo. Tātad pirmā pozīcija, ja. Otrā pozīcija, es pēc tam atklāšu, ja. Un trešā pozīcija, ja. Nu, lūk, un skatāmies, kas tad tur ir. Pirmā pozīcijā mums ir bizbizmārīte, ja. Otrā pozīcijā mums ir sliņķītis. Trešā pozīcijā mums ir bitīte. Nu, ļoti skaisti, ja. Un kurš tev, ar ko tu jūti to savu enerģiju, kur tev saskan, ja. Tā vajadzētu īstenībā, ja. Nu, jā. Nu, ko. Un tagad pieliksim klāt zodiaka zīmes, ja. Pirmais tātad mums ir dvīņi, ūdensvīrs, vēzis, paskat, cik laba kompānija, ja. Un jaunava. Otrā pozīcija mums ir zivs, svari, skorpions, paskat kāds sliņķīts, un lauva. Galīgi ne tā kā sliņķīts, ja ne? Trešajā pozīcijā mums ir auns, vērsis, mežāzis, šis mums ir mežāzis, tāpēc, ka man pazuda, ja? Un strēlnieks. Lūdzu, kā izrādās, ja? Nu, un tagad skatīsimies, ko tad mēs skatīsimies? Mēs skatīsimies aprīļa mēnesi, jā. Nu, ko aiziet, tie, kas nevar izvēlēties, liek uz pauzīti. Nu, ko ņemam šādi, ja. Es ņemšu 3 rūnas, nu, vienkārši izvilkšu 3 rūnas, ja, un paskatīsimies, kur viņas kā aizskrīt, ja. 3 rūnas, nu jā, 4. arī baigi gribēja nākt. Labi, tad 4. jo es jau tomēr pēc sajūtām, jā. Aha, interesanti, jā. Tātad komunikācijai mums ir kas, komunikācija mums ir superīga vienkārši, jā. Komunikācijā te ir brīvība, brīva atmaiņa ar viedokļiem, vismaz tā vajadzētu būt, jo Gebo ir brīnišķīga enerģija, viņa līdzsvaro, ja, tātad, kas te ir info, ienākšana, vākšana, dalīšanās, īsti ceļojumi, brāļa māsas apkārtne, ja. Jā, nu redz šeit, viss ir brīnišķīgā līdzsvarā aprīlim, ja. Informācija nāk, tu arī dalies ar viņu, un šis pār ir dziedinoša rūna, viņa ļoti jauka rūna. Un es jau ņemu atslēgas vārdus, ja? Es jau esmu teikusi, tas ne jau tā kā astrologs, ja? Šie man vienkārši ir atslēgas vārdiem, un es teikšu, ka tad tiešām ir laba vienam otra sapratne. Šeit, šī jomā te vēl var būt vēl tāds tā kā pilnīgi dāvana, ja? No augšas, jā. Tu vispār komunikācijā var atvērties, kaut kādi talanti tev var atvērties, jā, tā tad, jā, ar šo te dalīšanos un, jā, un acīm redzot māsas vai brāļi var patīkami pārsteigt. Un tūlīt pat ņemam, lai neaizmirstās metu šo te kauliņu, jā. Mēnesis, kāds pārsteigums īstenībā, jā. Jo mēnesis, jā, nu tas ir tāds intuitīvs, ciklisks, un te ir arī mātišķā enerģija. Nu, tādā gadījumā, ja vēl te ir tuvējā apkārtne, tad man pilnīgi gribās teikt, ka te arī ir šī mātes moments, vai tas, kas vieno, caur māti, tas te var būt ļoti jaukas enerģijas, jā, ļoti jaukas. Mēnesis, tātad šī mājā, rāda, ka tev ir ļoti svarīga ģimene, tātad aprīlī sanāk, jā. Nu jā, te arī ir viss par izglītošanos un ceļošanu. Te ir zinkārība un spēcīga izstēle un noslēdz domāt
emocionāli, ja. Un tāpēc mēnesis tā kā var ienest kaut kādu nemierīgumu, ja. Un tomēr mēnesis ir tas, kas ļoti labi klausās, un viņam ir svarīgi šie te tuvākie cilvēki, ja, arī brāļi, māsas kaut kā te īpaši tiek uzsvērts, ja. Jā, un tagad paskatīsimies, ko rāda tarokārtis. Tieši attiecībā uz šo te, ja. Komunikācija, tuvējo apkārtnes, māju, ceļošanu, ko viņš no tā visa mums rādīs, ja. Jā, šitas arī vakar nāca, kad es te liku, ja. Nu ko, šeit rāda, ziniet kā, te ir komunikācija, jā. Te komunikācijas zobens vienmēr nozīmē šo te mentālo plānu. Un šeit es jums varu pateikt, pat tiešām ir šis te aspekts ielikts vienkārši ideāli, jo jūs redzat, te arī tas krustiņš ir pilnīgi līdzens, jā. Līdzsvars, te ir ļoti līdzsvars labi noturēts. Un šeit mums jau pretī rāda, ka līdzsvars tiek noturēts, tāpēc, ka ir spēja cilvēkam būt ļoti godīgam pret sevi. Ļoti godīgam, tātad emocijas ir aktuāls, mēs redzam, jā, bet emocijas neietekmē spriedzspēju, neietekmē komunikāciju, ja šeit ir godīgas sarunas ar sevi, ar otru, atklātas, atvērtas, ja, un spriedumi un kaut kādi lēmumi tiek pieņemti apsvarot, izsvarot, ja, un tā, lai viss būtu līdzsvarā, ja, tā, lai visiem iesaistītajiem būtu labi un ir labi, ja. Tā, tāda nopietna kārtas arī, ja, rāda tādu, vēl viņu sauc pat par karmas kārti, ja, jā. Nu labi, to mēs redzam. Šeit mēs redzam, ja, kausu karali, ja, un kausu karalis pat tiešām ir, te ir emocijas, bet te ir augstākā līmenī, tiek izpaustas tās emocijas inteliģenti, līdzsvaroti, un cilvēks ļoti apzinās augsts emocionālām inteliģents, un te ir šīs te rūpes, jā, rūpes par otru, tātad tu vari saņemt rūpes no vīrieša, jā, jo te ir vīrietis, jā. Protams, tikpat labi tā enerģija ir izspēlēties, ka tu esi tāda, kas rūpējās un mīl, jā, bet nevis te ir aprūpe, bet te ir brīnišķīga spēja vadīt savas emocijas un virzīt viņas pareizi, tā, ka tas tieši palīdz risināt jautājumus, jā. Tā kā, jā, emocijas mēs redzam, ir te runa, ir par runām. Ak, Dievs, vēl viens kaus, nu paskaties, te vēl ir brīnišķīgs piedāvājums, jā, tāds, kas te sirdi iepriecinās, jā, jo mēs jau paši redzam uz celīšas stāv, jā, nu, sēž, pareizāk sakot, un kausiņš ir rokās, tāpēc, jā, šeit ir brīnišķīgi. Nu, labi, pastīsimies vēl. Galvenais pastieties, viņš ir viens otram pretī, ja? Vai ne? Tev skaidrs, ka tas ir augstāks hierarhijā, te ir zemāks hierarhijā, ja? Jā. Te ir komunikācija, ja? Pastieties, te ir transformācija kārts, un redziet, jūs jau redziet, ja? Ka kaut kas tiek nopļauts, bet tā ir raža, mēs ievācam, ja? Raža. Tās ir izmaiņas, kas dod labumu, ja? Ir kaut kas izaudzis, ja? Un nu, no viņa var tapināt visu kaut ko, ja? Te nozīmīgi, te ir 2 vecākie arkāni, ja? Tā kā ļoti transformējoši, bet ļoti, ļoti labvēlīgi, ja? Ļoti labvēlīgi. Jā, skatāmies tālāk.
Pienākumi veselība mums ir paslēpies, bet mums ir ļoti laba runa, tāpēc, ka viņa ir pareizi sagriezusies, tā ir Odina zirga runa, ja, un viņa vienmēr aizved labvēlīgā virzienā. Tāpēc es teiktu, kas attiecās uz ikdienas pienākumiem, rutīnas darbiem vai pat veselību, ja, šeit ir labi rādītāji, tāpēc, ka enerģija ļoti laba šeit, ja. Te var būt kaut kādas negaidīti notikumi, bet tie labvēlīgi, un te vēl var būt, jā, tās sadarbība tā ir ļoti brīnišķīga. Tas nav tā, ka tikai tu kalpo citiem, ja, bet šeit ir jēdzīgi, ka te ir viens otram, te ir labs tandēma variants, ja, kas saistībā ar šo te kalpošanu citiem vai ikdienas pienākumiem, ja. Te ir ļoti labs tandēma variants, kur ciena viens otru, ļauj būt atšķirīgiem un tāpēc ļoti labi virzība notiek. Ja, cilvēks tiešām šeit attīstās, ja, un transformējās uz labu. Tā kā ļoti labs virziens te ir. Nu, skatāmies. Mezgls, paskatāmies. Nu tātad par mezglu runājot, 6. mājā saka, ka tu esi cilvēks, jā, kas daudz laika pavada domājot, un tev iesaka šo te dzīvi vairs nebalstīt uz pagātnes bailēm, ja? Jo tad tas var iedragāt pašapziņu un tā. Lūk, un tad, kad tu nebalsti to savu pašapziņu bailēs, tad sāk arī notikt izmaiņas, un tev tuvie cilvēki apkārt, ja? Viņi patiešām arī sāk redzēt to, ko tu saki, to tavu patiesību, ja, to, kā tu jūties, ja. Nu, lūk, tāpēc šeit ir mācība, un tu izskatās ļoti labi to apgūsi, ka var arī darīt šos te, pildīt savus pienākumus, ja. Tūlīt pateikšu tā. Nu jā, ar mīlestību, ar līdzjūtību, ja. Un tad, kad tu dari to ar mīlestību un līdzjūtību, tas sagādā prieku. I tev izrādās un otram, ja. Jo te es saku, te ir tāda apusējība, ja. Visnamies, ko kārtas saka, ja. Tātad tas ir tāds nozīmīgs kaut kas, ja, tie tādi kalpošana citiem, nu paskatīsimies, kā izspēlējās te. Šitā arī kārts mums nāca vakar diezgan daudz, un tad, kad es liku, un tad nesaliku tomēr, ja. Ja šeit kārts, tu redzi kāds tauriņš, ja, tā ir tā transformācija, tā ir tāda iespēja atinstalēties atinstalēties no visādiem priekšstatiem, kas tevi ierobežoja, ja? Tātad no domām, kas ierobežoja, no kaut kādām pārliecībām, un tad tā kā tāds no jauna piedzimis tu vari pilnīgi ar jaunu tādu enerģiju un ticību un paļāvību darīt. Tā kā, jā, te tas ir. Un arī šeit ir vecais arkāns, paskatieties, mēs jau redzam šeit, ka tā zvaigzne tur, vai kas tur viņa kalna virsotnē spīd, ja, un tās ir tāds ļoti augsts līmenis, jau tauriņš rāda, vai ne, ka viņš ir viegls un paceļās, un šeit cilvēks spēj izejot cauri diskomfortam un kaut kādām bailēm, viņš spēja aiziet līdz tai virsotnei, un tā tur ir labi. Viņš ir atradis to sevī to gaismu, ar ko dalīties ar otru. Jā, tas tā notiekās, jā. Te ir šis te moments, kad cilvēks neļauj vairs kaut kādām savām bailēm diktēt noteikumus, jā. Jā.
tas nozīmīgi. Atkal paskatieties, atkal vecais arkans un atkal šeit ir šī te kārts. Tā kā, jā, pēc pārdomām, kur nav bail ieskatīties te trauksmes iemeslam acīs, jā, tu vari pilnīgi kristāli dzidri izvērtēt visu, līdzsvarot savu enerģiju, jā, un kas tad? Un tad, ko pastīsimies, jā. Jau interesanti paliek. Un paskaties, un zobenu karalis, paskaties, kas tev tik tur nāk, jā, jau. Jo tas ir inteliģentākais no inteliģentiem pārstāvjiem, reku arī tur zobenu, jā. Tātad šeit jau ir pārdomāti lēmumi, jā, pārdomāts struktūra izveide, jā. Te ir, protams, ļoti loģika, strādā labi un sakārtots tāds iekšējā uzskatu sistēma, ja? Un tad ir skaidra izpratne par to, kā rīkoties un kā ir pareizi rīkoties, ja? Ļoti, ļoti, ļoti labi, ja? Attiecībā mēs redzam, ka tas tā kā stāv tā pa vidu, vai ne? Tā gandrīz, vai nu vairāk uz draugiem, es teiktu, ja? Un uz draugiem šo te sauc arī par komunikācijas rūnu, ja? Uz draugiem tā runa bija apgriezusies, un tāpēc es teikšu tā, ka šī runa tad saka attiecībā uz draugiem. Arī te ir uz ilgstošiem grupas mērķiem, jā. Tev iesaka, jo tev ļoti daudz arī tā loģikas nāk klāt, jā. Bet tev šeit iesaka tagad, kas būs gudri, labi, emocionāli nevajag, ja? Emocijās pieņemt lēmumus vai emocijās tur kaut ko rīkoties, ja? Bet saglabāt saikni ar iekšējo balsi ir ļoti svarīgi, ja? Jo tātad, ja viņa ir apgriezusies, ja? Tas nozīmē, ka iekšējās balss informācija jāliek augstāk par kaut kādiem teiktajiem vārdiem, jā. Jo teiktajos vārdos pirmkārt, viņi var būt neprecīzi, tev arī pašai tas nozīmē, ir jāmācās precīzi formulēt, jā, precīzi, jo neprecīzāk noformulē, jā, jo vairāk iespējas kaut kādiem pārpratumiem, jā, un arī tīri tādā ezotēriskā plānā, ja? Uz ko tad iet, ja nav precīzi noformulēts, ja? Šis mērķis, un tur ir jāieklausās sevī, ja? Dziļi sevī, tieši sajūtās, ja? Nu, paskatīsimies, ko teiks runa, ko teiks planētas. Redz, kāds mums atnāca, ja? Nu, Venēra tev saka, ka te ir tev daudz draugu aprīlī, ja? Un tu pat gūsti labumu no tādas draudzēšanās ar citiem, un vispār esot sabiedriskai, ja? Un tu vari gūt labumus, vienmēr sakot, arī finansiāli, nu tādus, ja? Jā, te parāda, ka tev ir šis te noslēdz uz ideālismu un interesē tev sabiedriskās vērtības, jā, tādi labdarības jautājumi, jā. Jā, te arī daudz tāda tusēšana var būt kopā ar cilvēkiem, kas ir mākslinieki pēc būtības, nu varbūt arī naturāli mākslinieki, jā. Tāda biedrošanās ar tādiem, jā. Nu, te ir tāds kolektīvais gars, jā, un kas tev ļauj būt lieliskam komandas spēlētājam, ja? Tā kā viss ir labvēlīgi, tas ir kā nācis, vienkārši kā padoms, ja? Un noslēpums zemapziņas māja, ja atnāk Kenaz, kas izgaismo visu, un tas man brīnišķīgi, tas ir ļoti, ļoti labvēlīgi, ja? Tas nozīmē, ka kaut kādi noslēpumi var izgaismoties, bet tā ir labā gaisma, ja? Tā ir labā gaisma, kas nozīmē, ka tu patiešām esi labi pastrādājis ar savu kaut kādu ēnu, ja?
un tu vari apgūt kaut kādas mācības savas, un tev tā karmas kārtas par apgūtām mācībām tiešām nāca, ja, tā kā kaut kāds nozīmīgs aprīlī mēnesis, ja, un tas tev var palīdzēt atbrīvoties no destrukcijām, ja. Galvenais tā pļukš, es pat nespēju, viņš pat neieskrējās, es viņu tā čuk pārmet un uzreiz jau gatavs, jau vienkārši gaidīja tādā kritienā, ja, ka rekutējas esmu, ja, tas ir interesanti, ja. Mēnesis 12. mājā, tātad tu esi jūtīga, tu uztveri ļoti labi, intuitīva, ja, tātad tas viss ir. Tu vari būt pilnīgi kā tāds radars, ja. Un attiecīgi, protams, ka tu vari būt jūtīgāka un tu vari būt vieglāk sāpināma. Un tāpēc tev saka, ka tu vari slēpt tās savas patiesās jūtas, ja. Un tad šeit ir ieteikums atrast laiku pavadīt vienatnē nošķirtībā, un mēs redzam, ka tu to atradi, ja? Un tas arī ir tas, ja? Bet tas arī ir tas, mums rāda, ka tu atradīsi laiku pabūt vienatnē. Tas nav obligāti, ka tev tagad aprīlī jātiek sāpinātāji, bet tas, ka tu atrod laiku, lai aprīlī pārstrādātu to savu nepārstrādāt savu ievainojumu, ja, teiksim, jā, savas sāpes, tas ir fakts, jā, ka tu vari pameditēt un kaut ko šādu te darīt, kaut kādu garīgu kaut ko, jā. Lūk, un tad, saproti, un tad jau viss izgaismojās un ir brīnišķīgi, jā. Jā. Tātad nebaidies izgaismoties, pabūt ar to, tev tur ļoti liels transformācijas, nebeidz no tām sāpēm šoreiz, ja, jo tad var aizklīst fantāzijās un kaut kādās varbūt nemaz tik labās fantāzijās, ja. Bet tev ļoti labas izredzes ir satikties ar to savu spriedzes momentu vai sāpēm un brīnišķīgi to izgaismot. Un tas tev dos tādu, visādus radošus impulsus, ja. Tu vari radoši izpausties brīnišķīgi tieši pateicoties tam, ka tu sevi atrad laiku un izgaismoji kaut kādas tādas vecās sāpes, ja. Un tad tu arī vari būt jau kā tāds izgaismotājs citiem un padomdevējs, ja, jo tev ir šī te pieredze, tu esi tikusi galā, ja. Tu vari būt iejūtīga, ja, pret citiem un, jā, tās ir tādas ritīgas dzīves, te ir aizskartas. Jā. Bet, tāpēc tu arī varēji nesaprast īsti, kā tu jūties, jo tu ļoti dziļi tas viss ieiet līdz pat kaut kādām iepriekšējām dzīvēm, ja. Bet aprīlī tu atrodi laiku, jā. Tu atrodi laiku, lai sakontaktētu, jā, ar savām dzīļu kaut kādām ievainojumiem, sāpēm vai kā, un tas tik skaisti izgaismojās. Ļoti, ļoti, ļoti labi. Ļoti, ļoti brīnišķīgi, ko mums saka kāds. Jā, šeit ir tas uzdevums, jā. Tev būs jātiek, jātiek mentālā plānā, tu redzi ar šīm te domām, jā, kas ir tie iekšējie sabatieri, jā. Jo principā nav tāda reāla pamata, bet tas ir tas mentālais plāns, jā, tas iekšēji, šī te domu telpa jāsakārto, jā. Un šī kārts patiešām arī rāda, ka pēc pacietīga darbiņa ar sevi tu gūsti šos te jau augļus, jā. Tas rezultējās panākumiem viennozīmīgi, jā. Šeit cilvēks ir noskaņots, saņēmies, jā, pa sevi pastāvēt par šo vietu zem saules, jā. Pilns apņēmības, jā, pilns tāda azarta, jā. Tātad tu, te nav, kad cilvēks nolaiž rokas, te ir aktivitāte, jā.
Nu, un redz, un tagad ir šis te brīnišķīgais kausu karalis jau kuro reizi atnāk, tātad vai nu ir aktuāls vīrietis, kurš tevi mīl, ja, un kurš tev palīdz izgaismoties, vai arī tu pati ieej šajās skaistajās enerģijās, kur tev emocijas ir saglabātas, ja, spēja just ir saglabāta, bet tevi tas jau tagad iepriecina un dara laimīgu, tāpēc, ka tas notiek skaistā līdzsvarā, ja, saprot, skaistā līdzsvarā, tā kā kolosāli. Nu, un vēl tātad eņģeļu kārts par šo te mēnesīti. Kāds tad ir no eņģeļiem sveiciens, jā. Nu, redz, tev saka, ka tu nebaidies, tu esi aizsargāta. Ja tev ir kaut kādas domas bijušas par to, kāds aprils, ja daudz par viņu runā, ja, vai tev būs drošība un kas te vispār notiks, tev saka, tu būsi aizsargāta. Tur ir galvenais savu lauku tīru, ja, un šis ir apliecinājums, ja, ka tad, kad tu turi savu lauku tīru, mīlestības pilnu, gaišu, ja, tev neviens tavā laukā ar agresiju nevar ienākt, tāpēc, kad līdzīga enerģija pievelk līdzīgi, ja, un aizsardzība tev ir, atgādinājums tev ir, tā kā tas, jā, par tiem laukiem, tas ir ļoti interesanti, jo mēs tajā grupiņā 21 diena, ja, dziedināšanās diena, mēs arī saslēdzamies tādā aplī, un tas, man ir daži tādi stāsti, kas man individuāli atrakstīti, kā tas darbojās, un tiešām tas darbojās. Tas ir tas lauka spēks, jā. Un tu vari arī viena veidot šo te lauku, jā. Protams, kopā ir jautrāk, bet jā, sākums jau katrs ir mūsos, tā kā šeit ir brīnišķīgi, ļoti labi tev nomierinies, tu esi aizsargāta, jā, nebīsties. Nu, lūk tā. Un tagad mēs pārējām pie nākamās pozīcijas. Atā. Sveiki, otrā pozīcija. Mēs te tik forši tā mums izrunājāmies, jā. Oi. Jāsamaina, sliņķīts jāieliek kadrā, jā. Jā. Tātad, otrā pozīcija. Nu, tad paņemsim rūnas dažas, jā. Akal man 4 sanāca. Es tagad biju domājusi 3, bet visu laiku lien 4. Nu, kā tu nokritīs? Jā, nu tā, interesanti, jā. Un šitas mums ir vispār interesanti aizgājis, jā. Jā, viņš tver visu te tuvējā apkārtne, mājas un bērni. Principā, ja tad to var savienot šādi, vai ne? To var tādi savienot šādi, jā. Vai interesanti. Labi. Jā, tātad, ko lai es par šo te rūnu pasaku, jā? Vispār šī ir tāda nopietna rūniņa, jā. Nopietna rūniņa, tāpēc, ka tā ir, to arī var saukt par dieva rūnu, jā. Dievišķās aizsardzības rūnu. Un šeit viņa ir atnākusi apgriezta, jā. Saproti? Un tāpēc tev ir jāpadomā par šo te aizsardzību, savu iekšējo, ja, jo jūs zinat, ka tas, kā mūsos ir, kā mēs uzskaņojamies, kā mēs to iekšējo, to enerģētisko telpu sargājam, ja, tā tas arī ir, ja, jo tīrāks lauks, jo tu pati mierīgāk jūties, jā, mierpilnāk, un jo tu piesaisti mierpilnākas enerģijas, jā. Nu, savukārt, ja tu tur uztraucies daudz, jā, tad tā aizsardzība tā kā nojaucās, jā, tad ir grūtāk turēt sevī robežas, jā, un, nu jā, tā viņš ir. Tāpēc te ir milzīgs tāds vispār brīdinājums, jā, ka
ņem vērā, pirmkārt, ka tu esi jūtīgs cilvēks, jā, tāpēc, ka tu esi cilvēks, jā. Un tev arī ir tava ievainojamība, jā, ir visādas ietekmes no malām, jā. Un ja tu neturi to savu lauku, nu tā tad nenotur to savu lauku tīru, jā, tad tu kā var noiet no tā savu izvēlētā ceļa, jā. Tev ir noteikti vajadzīgs atgūt iekšējo mieru un ārējo arī attiecīgi, jā, nezinu, kas tev tur tajā mājas vidē vai kur, jā, bet tas ir tā ļoti svarīgi. Un šeit vēl atnākusi cilvēka rūna, jā, te ir savējo rūna, jā, tā ļoti interesanti ir, tātad, nu, kas savējo, no savējiem te man rakstīts bērni, jā, tātad, jā, savējie bērni, jā. Šī rūna arī, viņa atnāk un viņa runā par to ego, ja? Tas var būt ego izaicinājums, ja, ja tu paskaties un ristini lietas nevis no ego, tās perspektīvas, ego skatu punktu, ja, bet jau no tāda augstāk no dvēseliskā, ja, tad jau brīnišķīga sadarbība, ir sadarbība, kas nes prieku, ir sapratne, ir kopā mēs daram un ejam uz mērķi un visiem iesaistītajiem labi, ja. Tāds arī ir uzdevums, ja, īpaši piedomājot tātad par saskarsmi sanāk tātad ar bērniem, ja. Man pat gribās, cik viņa aizskar šī te runa visus šos te tuvējā apkārtne, mājas, ģimene, ja, bērni, ja, tad tā man gribētos pateikt, ja, ka te ir svarīgi, lai visiem iesaistītajiem ir labi, te nedrīkst iet ego pavadā, ja. Lūk. Jā, nu, tā tad pievaktē, ka tu nepamatot pati neuzbrūc, ja, kaut kam no mājiniekiem vai bērniem, ja. Un te ir arī tāds uzdevums atšķir. Ir mums viena runa, kas saka nošķir savu sāpi, jā, no šo te citu sāpes, jā. Un te ir atkal pateikts nošķir šīs te savas grūtības no apkārtējo cilvēku grūtībām, jā. Saproti? Vajag mācēt un turēt šo te robežu arī šādi, jā. Nē, nu ir, un varbūt, kad grūtības ir saistībā ar kaut kādiem mājiniekiem, jā, es saku, tas aiziet te pa visu, jā, ej nu sazini. Bet tās uzdevums, lai tu neizsistos no tāda līdzsvara, jā, noturēt sevī to robežu, jā. Noturēt sevī to robežu, jā. Jā. Nu, ko es te tā jau aizšļūkāju, ka, nu labi, jums te viss drusciņi savādāk man te. Es uzreiz paskatīšos, kas tam mums te ir. Un mums ir aido apgriests, ja? Tātad emocionālās reakcijas tiešām ir ļoti jāskatās, ja, šajā mēnesī, ja? Saproti? Tev sit laukā tās tavas emocionālās reakcijas. Te ir arī darbs ar ego, ja? Jo pie šīs rūnas viņi ir, ja tu neuzmani savas emocionālās reakcijas, ja? Mēs jau redzējām, ka var noiet no kaut kāda sava ceļa, ja? Kaut vai no tā miera ceļa sevī, ja? Var aizvest uz kaut kādu strupceļu, ja? Šeit ir viss, kā tu emocionāli pati, ja? Sevi pasniedz, ja? Cilvēkiem, saproti? Tev ne viss ir jāpasniedz, ne viss ir jāparāda, tev ir jāatgūst tas savs dabīgais, tāds veselīgais ritms, ja, gājums, plūsma, ja, lai tu var noturēt līdzsvaru kaut kādās negaidītās situācijās, jo negaidītas situācijas, ja, kas tavu ārējo reakciju provocēs, izskatās, ka būs. Ko tur mānīties, ja? Kaut kādas šeit ceļā gadās negaidīti pieturas, ja? Kaut kāda negaidīta apveceļa, nu, un tad cilvēks kā viņš reaģē.
kā tu reaģē uz to, jā. Nu, jā, un tas ir tas tavs tēls, jā, kas var, kā citi tevi redzēs, jā. Es to tagad, tas nav tā, ka es tev pareģoju, ka tagad obligāti tā būs, bet es tev stāstu, un tu jau to klausies, un tev ir tā vērts, ka tu tagad padomā par šo te, jā, vienkārši padomā. Un noslēpuma māja mums ir noslēpuma rūna atnākusi, iedomājieties. Noslēpuma rūna pilnīgi uzkritus tā, ka nekā es tev nerādīšu nekādas te noslēpumus, neatklāšu nekādas noslēpumus, jā. Tātad iekšējie tie iekšējie skeleti skapī var saaktivizēties, jā. Nu, bet tā tev ir, un tad, kad tu vienkārši jutīs, ka nāk tāda kaut kāda pārbaudījuma iekšējie tev, ja? Vienkārši, lai nav tā, ka es esmu pilnīgi sasolījusi, ka nekas no tā nebūs, un tu vienkārši atpazīsti, un tad tu ieklausīsies tajos padomos, ko es saku, ja? Jo šī rūna ir liktenes rūna, ja? Saproti, tu vari slēpt, neslēpt, bet no likteņa nenoslēpsies, ja? Un šī rūna pilnīgi noteikti māca arī, kā saglabāt līdzsvaru, ja, un kā spēt arī atbrīvoties no kaut kādām nepatīkamām rūgtām atmiņām, ja, jo tad, kad tu atbrīvojies no rūgtām atmiņām, pastrādā ar savu iekšējo šo te domu telpu, mentālo plānu, ja, tu arī esi gatava pareizām reakcijām, jo šī rūna māca, ka liktenes pagriezienus visus, un visiem mums viņi ir dažādi, ir jāmāk uztvert, ir jāmāk uztvert ar pateicību, ir jāmāk uztvert un būt lokanam, nu, tādam iekšēji fleksiblam, ja, jāmāk pielāgoties un nevajag taisīt no kaut kādiem piepišiem pagriezieniem un ko tur traģēdijas, ja. Un tagad tu saglabā optimismu. Tev ir svarīgi saglabāt aprīlī optimismu. Tas ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi. Tev pa visiem vīlēm nāk tas laukā. Tev jāsargā un jādara ar to savu lauku, ir tiešām jāpastrādā, ja. Lai tu noturi lauku. Jā, nu tas jau, nu, es tomēr pieminēšu, man ir tās 21 mums, ne man, tas nav mans personīgais, tā 21 dziedināšanās diena, jā, un tur kā reiz mēs turam to lauku, jā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo veiksme nāk pie tiem, kas ciena arī neveiksmes, un visiem mums ir tādas, jā, tak visiem, jā. Jā. Nu, paskatīsimies tagad, ko saka kauliņš. Kauliņš. Nu, ar ko sāksim? Es vispār pat nezinu, ar ko sākt, jā. Sāksim, es gribu paskatīties, nu, teiksim, es tagad vienkārši pie sevis domāju, boži moj, man tiešām šitas viss jāskatās, jā. Es padomāšu, tāpēc es sākšu ar šito, tāpēc, ka man jāpadomā. Domājieties, cik man te viss jāskatās, tad mēs te atkal iegrimstim, jā. Tā, viens māja, redzi, mēnestiņš. Un tu saproti, un es tagad skatos to, es atveru šo te grāmatiņu, jā, jo jūs zināt, es te paskatos, jā. Un te saka, ka cilvēkam ir ļoti liela iztēle, jā. Viņš vēlas būt novērtēts, viņš vēlas, ka pa viņu jūsmo, viss ir kārtībā, es arī tā gribu, jā. Es arī tāds pats tāda esmu, jā. Man gribās, lai ar atzinību, ar sajūsmu, jā. Nu, un šeit ir tā, ka te tev ir viss, te tā rakstīts, melns uz balta, jā. Viss atkarīgs cilvēkam no pašsajūtas. Nu, bet kas ir pašsajūta, jā? Un tātad kā tu emocionāli reaģē, jā? Šo cilvēku izpausmes var būt izaicinošas un tuntumainas, jā? Tāpēc, ka tu esi ļoti jūtīga, jā? Un tāpat laikā tev ir varbūt ļoti liels tādas,
pēkšņi aizmirst to vārdu. Ekstrasenses, nu, spējas just dziļāk, jā, tāds intuīcijas, jā. Tāpēc, ka tev ir tas mēnesīts ļoti stiprs, un te tiešām tas ļoti emocionāli, te parādās tās, jā. Un tu visu skaties caur savu emociju un jūtu lēcu, saproti? Tev ir viņš skatījums, tas intuitīvs, jā, bet tu paskaties, tev pat šeit parāda, ka tev tik strauji mainās tas garstāvoklis, ja? Jo tu uztraucies, ja? Ko citi par tevi domā, ja? Un kaut ko tādu, ja? Nu, lūk. Un te rakstīts, jūtas un emocijas ir pamats attiecībām ar ārējo pasauli, ja? Nu, šis tev ir ārkārtīgi svarīgi, ja? Viņš tik precīzi noraksturo, man interesē paskatīties šo te komunikāciju māju. Jupiters tev labs. Līdzās tam tev saka, ka ar naudas pelnīšanu tev nav nekādas problēmas, ja? Tev lieliski veicas naudas piesaistīšanā, ja? Lūk, vienīgais, kas ir jāuzmanās, lai tu tur viņu tā nepārtērētu, ja? Tā kā, jā, tu labi izproti to, ko tu dari, vari ej uz paplašināšanos, tu vari doties kaut kādos savos saistībā ar darbu ceļojumos, ja? Tā, lūk, tā kā tev viss forši. Tādu informāciju ieguvām, nu, pa mājām, es domāju, varbūt mēs dabūsim kaut ko tā, paskat mēnesi, ja? Un tā nav sagadīšanās. Redz, tā parāda vispār, ka tu esi ļoti, nu, spēcīgi pieķeries, ja? Savai ģimenei, kā tādai mājām, saviem bērniem, un tad mēs arī redzam bērni, tev viss uz to, ja? Tu vēlies būt atbildīgi par visu un visiem, ja? Tu vēlies, tev ir aktuāli, nu, tā kā aizsargāt, jā, lai mājas ir tā tavu pils, jā. Nu jā, un tu ļoti emocionāli, tā kā, nu jā, te ir kaut kas tāds, jā, kā tāda vēlme aktualizējās aizsargāt, jā. Un pastamies, kas šeit, oi, pats izkritis, vispār pat nemetu, jā. Kas mums, nu jā, protams, šitā sevi pieteikt var. Tiešām Saturns. Saturns, es uzreiz varu pateikt, ir mūsu nopietnais skolotājs, jā. Tāds skarbais, jā, bet viņš ir godīgs un taisnīgs. Nu, viņu nevajag baidīties, man ļoti Saturns ir daudz, jā. Tā kā es tur zinu, varu pastāstīt, jā. Nu jā, un ko tev saka 5. mājā, jā, ka tev būs jāmācās relaksēties, jā, un labi pavadīt laiku, jā. Kas var nebūt tik vienkārši aprīlī, ja? Tāpēc, ka tu ļoti nopietni un atbildīgi uztver kaut kādas lietas, paskaties, tev vēl aktualizējās kā kaut kāds jautājums, ja tu gribi to, nu pasargāt, nosargāt, ja, par mājas, ja. Un tā, lūk, kas te vēl? Te ir laba spēja strukturizēt un organizēt kaut kādas tādas radošas lietas, jā, tas ir labi, jo te arī, principā, viņi labi ir atnākus runa, un te var sanākt, ka radošie projekti, jā, ļoti labi aiziet, ļoti labi strukturizē līdzās tam, ka tu tur kaut ko baidies un tā, jā. Jā. Skaidrs, ka te tu savā radošuma izpausmes lauciņā, ja, cik tev ir svarīgi, ka tev novērtē, tev var arī vēlme būt, nu, tāda pēc godkāras, ja, nu tā, ka tev dod to cieņu, ja, un tā. Jā, tā tev ir ļoti nopietna aprīlī pienākuma izjūta saistīta ar bērniem, un mēs jau redzam vispār saistību ar mājām, un tāds paiks slēdzās, un raizes te ir, jā, un drošības jautājumi arī te paceļās, ja. Un 12. mājai, kas mums uzskatīs, galvenais atbuksējās, ja. Viņš skrēja un atbuksējās. Un Jupiters īstenībā, jā, man viņa vienmēr tāda ļoti labvēlīga kāds liekas, jā. Un viņa stāsta 12. mājā, ka tu tur tiešām nodarbojies ar kaut kādām līdzjūtīgām lietām un labdarīskām lietām, jā, nu katrā ziņā no sirds, jā.
tev īstenībā šeit ir tāda jauka ziņa iekodēta, ja? Ka tev eņģelis ir uz tava pleca. Es ceru, ka tu teikt nomierinājies, ka mēs nonākām līdz šīm te, ja? Tev eņģelis uz tava pleca, ja? Tev aicina iet uz tādu garīgā ceļa meklējumiem, ja? Lūk, un tev arī ir labi kā reiz mācīties starp citu. Tev ļoti gribās, tā kā, lai tevi ievēro, lai tevi novērtē, ja? Bet, zini, tev šeit saka, ka tev šeit saka, ka tu izdari arī kaut ko, kur nezini, ka tā esi tu, kas izdara labu, ja? Jo šeit ir, cik tev ir eņģelis uz pleca, ja? Tad tev arī var ļoti nākt kaut kādas palīdzība, ka tu pat nezini, no kurienes viņa atnāca. Es apzinu, šis jau interesanti, ja? Jo mums Pertho rūna, noslēpuma rūna bija aizgriezta. Ja? Un tā arī ir īstenībā, viņa arī noslēpuma rūna, tā ir ideāli sakrits, ja? Un šeit Jupiters pasaka kaut ko ļoti labu, ka tev palīdzība nāk tādā slēptā veidā. Tev viņa tiek sūtīta viennozīmīgi, ja? Arī no debesīm, ja? Un arī, kā tad debesis var to palīdzību sūtīt? Caur cilvēkiem, kurus tu pat nepazīsti un nezini, ja? Tā kā, jā, tev šeit saka, ka tas, ka tu esi pati bijusi, pati tu esi atbildīga un labu darījusi, ja? Tev šitas nāk atpakaļ pilnīgi no neredzamiem ceļiem, jā. No avotiem, nezināmiem avotiem, ja, tā tad, ja. Tā kā, jā, zināt, cik viņš smuki pavērsa, ja. Tā kā te ir tāds milzīgs prieks par to, ja. Milzīgs prieks, ja. Atkal te ir brīdinājums arī, ja. Neiekrīti tādā nepraktiskā ideālismā un atkal tajās pārmērībās, ja. Jā. Un vēl šeit ir brīdinājums radošās spējas obligāti izmanto, lai palīdzētu citiem. Un tad jau tu iegriež šo labvēlīgo enerģiju, ja? Jo varētu, zin kā, kādreiz var likties, bet es taču un sev, ja? Bet nē. Tev saka, ka radošās spējas ir jāizmanto, lai palīdzētu citiem, ja? Un to arī izskatās nāksies darīt, ja? Tāpēc, kad šeit ir citi arī varbūt tie tavi mājinieki, tie tavi tuvējie, ja? Jo viņiem vajadzēs to palīdzību izskatās, ja? Tā, labi. Tā kā jums sanāca tik daudz mājām pastīties tās planētiņas, tad es pastīšos jums vienoti jūsu stāstu aprīlim uz kārtiņu, ja? Ko skatāmies? Jā, šeit ir brīnišķīgā kārtas, ja? Es nezinu, man smērējās, man jau vairs nav ko likt, viņš te kaut kāds ne tāds, viņš te kaut ko man smērējās, tā kā es atvainojos, ja. Bet vienmēr sakot, jā, un kārtas, te ir tā, ka šī ir tā kārta, starp citu, kas saka tev, nebaro savas bailes, Bailes ir jāsaprot, jā? Bailes ir jāsaprot. Man viens ļoti labs ejolīts, pagaidiet, es viņu atradīšu, jā? Pagaidiet. Jā, vienkārši tevī šeit ir tik aktuāls tās emocionālās reakcijas un bailes, un šī kārta atkal par to runā, ja? Un es gribu drusiņi nolasīt, tāds lauzīts tulkojums, bet vispār tas ir rūnu kursam, saistībā ar rūnu atbilstošo, ja? Tāda meditācija, ja? Un ieklausies tagad, ja? Jo tas ir kaut kā ļoti par tevi, ja?
kur cilvēki karo, tur vilks, Fenris, klīst pa pasauli, bet katra cilvēka sirdī vilks guļ, gaidīdams, lai tu viņu atturētu, noturētu, tev viņš jāsasaista turpat, lai viņu sasaistītu, tev viņš ir jāizprot, lai viņu atrastu, tev jādodas sevī. Ieniet tagad dziļi, nomierini prātu un miesu, ienir savā tumsā, kur vilks mīt. Kura ir tava daļa, šī te vilka? Kur mīt bailes, kas tevi iznīcina? Kāds spēks stāv starp tevi un tavu patieso gribu? Jā, tur vēl diezgan daudz, jā, ir rakstīts. Tātad turpinājumā izlaižot kaut ko. Tevī mīt tumsa, šī vilka midzenes. Izsauc to no ēnas, dod tai formu, nosauc to par vilku Fenrisu. Ļauj šim tēlam nostiprināties tavā prātā. Visi citi trīc tā priekšā, tikai tu vari tam stāties pretī. Ja ilgu laiku tu esi barojis, tu un šis zvērs viens otru labi pazīst. Vilks ir atnācis, skatieties viens otram acīs bez bailēm. Tu esi redzējis šo vilku katrā konfliktā, ko esi piedzīvojusi. Tas bija tev pie rīklis, kad tu vēlējies runāt un baidījies. Tas atstāja tevi ievainotu un asiņotu, tad, kad tev visvairāk vajadzēja savu gribu un dzīvības spēku. Stājies drosmīgi pretī tā dvēseli caurubjošajam skatienam, tā asajiem un niknajiem zobiem, tā milzīgajam un mūžīgajam izsalkumam, bet nebaro to vairs ar bailēm. Lūk. Nu, tas arī ir viss. Un tas ir tavs tāds lielais meditatīvais uzdevums, jā. Tas ir tavs uzdevums, un tad tu sasniedz šo te gaismu, tu atrodi gaismu sevī un vari pat tādējādi tu šo te gaismu tā kā izplati savā telpā, un tā tiek visiem arī mājiniekiem, tuviniekiem, un tad tu vari drošībā, jā, redzi, skaties, tās ir tavs cīņas, jā, iekšējais ar šo te mentālo plānu, jā, ar bailēm, jā, ar tie iekšējais sabatieri, jā. Un tagad tu tiec ar to galā, tevī pamostās milzīgs radošums, vēlme iet, te arī var būt ceļojumi, paplašināt savas robežas, nedarīt vairs tā kā parasti, bet neierasti, ja. Jā, tā ir pie tevis neierasta uztvera, domāšana, ja, un tad tu esi resursā, tad tev ir ģimene resursā, un te ir, ko dalīties vienam ar otru, ja. Tu redzi, te ir tāds tēls pieaugšā un bērna, ja, un viņi visi ir resursā un drošībā, un viss ar viņiem ir kārtībā, ja. Tālūk. Nu, lūk, es ceru, ka es iedvesmoju beidzot satikties ar savu to vilku sevī, savām bailēm, un pārstāt barot viņu ar bailēm, bet saprast viņu, ja, jo, kas zini kā, un kas te tev no eņģeļiem tagad, ja? Ko tev eņģeļu plāns saka, ja? Nu, redz, tev atnācis ir brīnišķīgais Raziels. Mums 21. dziedināšanas dienā ir tieši par Razielu brīnišķīga meditācija, ja? Kur tu patiešām vari saslēgties ar sevi, un tu sapratīsi, ja, ka tu vari reāli izveidot tādu pasauli, ja, kādu tu vēlies, to savu apkārtējo, protams, jā, savējo, jā, tur, kur tu esi. Tu vari izveidot tādu realitāti, tev ir tādas spējas patiesībā, jā, ja vien tu noticētu, jā. Tā kā, jā,
lūdzu, notic tev ir apstiprinājums, tev ir spējas, ja? Tu vari mainīt realitāti tā vietā, lai tu barotu šo te vilku, ja? Baiļu vilku. Tā kā, lai izdodās, un tagad es teikšu atā, lai tev superīgs šis te aprīlis, ja? Un būs brīnišķīgi. Sveiki, mīļie, tātad trešā pozīcija ir klāt, ja? Nu, labi, tagad arī jums es paņemšu rūniņas, atkal es biju izdomājuši 3, bet ņemās visu laiku 4, jā. Ak, dieviņa tētīti, jā, principā tev ir 2 mājas tikai, bet kas tik tur nav uzkritis, tātad tas ir ārkārtīgi, nevis filozofiski, bet ārkārtīgi svarīgi, jā. Paskaties, te ir pilnīgi, brīnišķīgi. Šeit, ja ir dievišķās aizsardzības runa, tad brīnišķīgi, ja. Bet cik interesanti, kā tas 2 runas runā par robežām, bet, nu, kaut kā pa savādāk, ja. Tātad attiecības, visa veida attiecības, arī laulības, nu kā tā nē, te arī paskaties kāda mīlas liesma, ja, deg, ja. Jā, cik interesanti, ja. Tātad tā svētība un aizsardzība ir ar tevi, ka tu māki arī pati noturēt robežas, ja? Kaut kādā ziņā noturēt robežas, ja? Veselīgas robežas, ja? Bet, jā, robežas, īstenībā robežas, jā. Jo šī te runa, savukārt šī te runa stāsta, ja, ka tev kā reiz, jā, tev ir jāmāk noturēt robežas un jāatdala sava sāpe no šī te otra cilvēka sāpes, ja? Piemēram, tava laulības partnera sāpes, ja? Vai, nu, te ir visa veida attiecības teikts, ja? Nu, it kā jau viņi ir vairāk tāda dzimtas runa, ja, tomēr, ja? Bet, ja mēs skatāmies kontekstu, ja, tad kā reiz izstāst, tas tiešām varētu būt tas laulības partneris, ja? Nu, vai arī patiešām tīri ar ģimenes locekli, ar vecākiem, ja, kuri, teiksim, nu, mēs neviens neesam ideāli, ja, mēs neviens neesam ideāli, un jā, mēs pārmantojam tur kaut kādus savus, nevis savus, bet šos te iemācītās uztveres, ja, iemācītos uzvedības modeļus, iemācīto domāšanu, ja, kas mūs ierobežo. Un tad mums ir jāmāk atdalīt tomēr sevi. Tu esi tu, cienot dzimtu, cienot vecākus, cienot vecāku vērtības un otra cilvēka vērtības, bet tev ir jāmāk atdalīt īpaši no tās skumjās daļas, ja. Tev nav tagad jāatkārto, jāuzņem uz sevītes un tagad jānes tas tālāk. Nē, nekādā gadījumā. Ar cieņu pret otru sāpēm, jā, bet tu atdali sevi no šīm te sāpēm, jā. Jā, un tad jau var degt tevī šī te radošā dzirksts, ja, un tad jau tev ir baigā enerģija izpausties, sasniegt, nu, jau kādus mērķus, jo tad tev vairs nav tās robežas, jā. Tad, kad tu atļauj sev iet pāri šīm te uzliktajām robežām, ja, nu, kuras tu pārņēmis esi, ja. Nu, varbūt arī mācīts, bet, nu, kad tu atļaujies iet pāri, tad tāds radošums un tāds dzīvelīgums tevī pamostās, un tad tur laime un kaisla, un tu vari dzīvot to dzīvi. Priecīgi pasauli ir skaista, ja pasauli tev aicina un sauc, ja. Jā, tā kā super, tā arī izskatās tādā kombinācijā, kad atbrīvojies no kaut kādas sāpes, no kaut kādu robežu esi mācējusi sevi uzlikt un novilkt, jā, sevi, un tu tiec pie brīnišķīgas enerģijas, jā. Pastīsimies reiz šeit, kas ir par planētu, jā, es triku metīšu, lai redzat. Cik interesanti. Cik interesanti.
Jā, Urāns atnāca negaidīti, un viņš arī te ienes tādu strauju spontānu enerģiju, ja? Tas īstenībā, ko es to teicu, ka tur atraisās dzirksteli, un tad ir tā, jā. Tātad te var strauji uzsākt attiecības, strauji iedegties tā mīlesties, nu to arī tiešām arī to apstiprina šī te runa, strauji kaut kāds tur, strauji tevī pēkšņi visu, nu, saprot, kā diena gandrīz vai pret nakti, ja? Vakar tu jūties tāda, nekāda, nevienam nevajadzīga, un pēkšņi tevī iededz tādu liesmu, ja? Nu, acīm redzot, kādam tur jābūt, vai nu tevī iededzās, ja, vai kas, ja. Te var strauji apprecēties aprīļa mēneša laikā, spontāni teikšu tev bildini, ja. Jā, te ir interesanti. Te var arī izvēlēties partneri, kurš var tā ārēji izskatīties, ka nav sadarīgs, ja? Tālūk, tāds interesanti, ja? Tāpēc, ka te ir kaut kāds tāds neparastums ar šo te urānu. Urāna enerģija neparasta enerģija, ja? Tā kā, jā. Neparasti un saistības arī var būt negaidītas, pat netradicionālas tās attiecības var būt netradicionālākas, ja? Nu, katrā ziņā te ir daudz tāda radošuma, spontanitātes, un tas jau vien ir netradicionāli, ja? Te var būt pat līdz tam, ka negaidīts šķiršanās un jaunas precības, ja? Nu, vai tiešām viss vienā aprīļa mēnesī varētu notikt, es nezinu, bet katrā ziņā, ja nu kaut kas tāds notiek, tad ziniet, jā, ja nu notiek šķiršanās, jā, un tad ziniet, ka tas ir pavērs ceļu uz jaunām precībām, jā, uz jaunu, uz interesantu, jā. Vispār, ja notiek šķiršanās, arī pat gaidīta, tad ziniet, ka tas paver iespēju jaunam, kaut kam negaidītam ienākt tavā dzīvē, ja? Tā kā jā. Te ir daudz neatkarības, un te ir daudz izpaušanās, ļoti daudz to saka gan Urāns, gan šī te runa, jā. Un ko pastīsimies, ko saka kārtas, kā viņas to visu stāstiņu parādīs, ja? Ko vispār viņas no tā visu parādīs, ja? Vai parādīs. Jā. Jā, viņas parāda, ja, ka notiek pārvietošanās, ja, uz tādu jau jaunu līmeni. Tā kā kādu tiešām var negaidīt bildināt, ja, nu, piemēram. Jā. Te var redzēt to tiešām vidusposmu šo te, ka viņš jau nav vērts šis te moments, ja. Jā, cilvēks, kamēr notiek tā virzība un pārvietošanās uz šo te jauko gaišo nākotni, kuri viss labi, mierīgi un jauki, jā, tā pati pārvietošanās kā tāda nav tik ļoti ērta, jā, bet, nu, tas uz labu viennozīmīgi, jā. Nu, pasties, cik brīnišķīgi, ja pakārtais ir atnācis apgriezts, jā. Un tad jau viss, tā kūniņa jau ir izsēdēta, un tagad nākamais jau ir kaut kas brīnišķīgs, jā, tu vari iziet no savām upura lomām un piedzīvot beidzot skaista transformācija. Tātad šī rāda pa transformāciju būtībā, ja, pa to pāriešanu no viena līmeņa uz otru. Šeit no viena stāvokļa tu pārēji citā, ja, tā kā mums te ir brīnišķīgi. Pasties, un nu jau cilvēks skrien ar daudz idejām un vēlas komunicēt ar pasauli, ja, un viss notiek ļoti aktīvs prāts, jā, ar interesi tāds izzinošs. Tā kā, jā, super, tu pat pilnīgi tā kā izej no kaut kādas stagnācijas pilnīgi izskatās, jā. Tā. Viss iegriežas savādāk, viss iegriežas savādāk. Nu, patiešām tas ir Urāns laikam klāt, ja? Tāpēc, ka šī kāds ir pasaules kāds, bet viņa ir tik īpatnēji šeit attēlota, ja? No otras puses, te vēl ir tas uzdevums, ja? Ka būs vēl tāda nianse, ja?
kur varbūt būs vilcināšanās pārkāpt pāri, ja, kaut kādam slieksnim, ja, tātad vilcināšanās nobeigt kaut ko, lai tad varētu patiešām iesākt šo te pilnīgi jaunu dzīves periodu, ja, te kaut kas tāds ir nozīmīgs, jā, kaut kāds, paskatīsimies. Brīnišķīgi, un beigu galā mēs redzam, kā ir cilvēks ļoti apmierināts, ļoti apmierināts un laimīgs, jā. Jā, te ir ļoti daudz vēlmes piepildījušās, jā. Ļoti daudz iespējas arī pavarās, galvenais neieslēgt tagad trauksmi, ja, ka tā iespējas pavarās daudz, tad, jā. Lai nav tā, ka tu redzi tagad tā kā barjeras, ziniet, kā citreiz ārpēc, cik daudz visa kā, ja, būtu kaut kas viens, tad, ja, šeit daudz ir, kā no pārpilnības raga, ja. Pasties, cik superīgi un pretī tāds vīrietis, ja, cik sieviete bagāta ar emocijām, ja. Un patiešām tāds kā netradicionāli iegriežas, ne? Un vīrietis savukārt ir tik stabils, jā, stabils tāds, reku viņam ir, viņš vēl ar kāju pietur, ar rokām paņēmis, jā. Tāds mans moments ieslēdzās, jā. Mans, kāds uz tevi var teikt, mana, neatdošu nevienam, jā. Tā, cik mums ir, mums nemaz neiet kadrā, ko es tik lieku un stāstu, jā. Jā, mums tad vairāk mazliet tā sanāk, jā. Jā, kas te? Te ar tādu ietiepeni, ja, kurš mans, ja, vajag izmantot nevis kaut kādu tiešo uzbrukumu, ja, bet ar viltu, tā teikt, kakls groza galvu, ja. Viņam pašam neapzinoties, ir viņš jāatbruņo, ja. Jā, un tad ar tādu fleksiblu pieju visam, elastīgu domāšanu, apējot kaut kādas lietas, jā, var panākt vēlamo, jā. Es to kaut kā aizstāstījos ar jums, jā. Jā, paskaties, reku, var iegriezt ritīgu tādu, laimes rata, man viņš vienmēr asociējās šī kārta tāda laimes rata. Tā nav laimes rats, bet tas pilnīgi tāda sajūta, vai ne? Kad katrā ziņā te iegriež ļoti liels resursus, jā, bet ar lokanību, jā, ar tādu netiešo veidu, jā, tā, te smalki jāpieiet, jā, lai viņš tur mans tur arī padalītos ar saviem resursiem, jā. Lūk tā. Viss. Man liekas, ka pietiek, vai ne? Mums jau vēl tur jāpaskatās. Jā. Jā. Un tas uzdevums tiešām ir ļoti svarīgs, jā. Jo te reku tev vēl šitādas kārtas atnāca, te tas izspēlējās, jā. Ja, ka tev ir pilnīgi jāatbrīvojas un jānonuļojas no tā visa, kas tev spiež uz tevi, jā. Izdara kaut kādu spiedienu, ja, tu atbrīvojies, tu pilnīgi atbrīvojies, jo ir nākamā kārta, kur tu pilnīgi tauriņa vieglumā, ja, jau nonuļojusies, viss, tu jau pacelies un ej jau skaisti uz to savu jauno līmeni, ja. Tā kā šeit ļoti interesanti parāda, ja. Savukārt augstais prāts, mums apgriezta, jā, pasties, mums ir apgriezt šī te rūna, ja. Tā kā šeit tiešām var rādīt, ja, ka tev var nomainīties, tas te ir tā kā pa savējiem, ja, bet tas var arī būt konkrēti viens cilvēks, arī konkrēti vīrietis, ja. Jo redz, ja tu viņu pāraudz, ja,
tad tu jau, ja cilvēks neaug līdzi, tu jau nevari no viņa prasīt, ka viņš tev sapratīs, ja? Nu, ja viņš neiet izaugsmē līdzi, ja? Un tad tas uzdevums kā reiz, ja, ir sameklēt sev tikpat netradicionāls un saudabīgs un interesants cilvēks kā tu, kuri tevi sapratīs, ja? Vai nu tas ir vispār par cilvēkiem, vai nu tiešām par vai nu tas ir par dombiedru grupu, ja, kur tev ir svarīgi būs atrast, jo tu tomēr ir augstākais prāts arī iesaistīts, ja tev jānomaina tā vide, ar kur tu saskaries, ja. Jā. Nu, paskatīsimies tātad šo te, ko mums rāda 9. mājai, ja? Reku Marsiņš. 9. māja tātad norāda uz ticību, kas saprotama kā darbība un liela patika pret ceļojumiem un piedzīvojumiem. Jā, un tas arī piestāvētu, tā arī var izspēlēties tiešām, ka tu nomaini, un kad izspēlējies tajā ziņā, ka tu nomaini un tev absolūti neierasti cilvēki, un varbūt, un tur tad, citi, ja tu ceļo, nu tad tur kaut kas tiešām interesants var notikt, jā. Jā, te tiešām ir tiekšanās pēc jaunām pieredzēm, un tad tu gūsti arī labumu no šīm te jaunajām pieredzēm, jā. Te var būt arī kaut kāds izteikta reliģiozitāte vai kaut kāds nemierīgums, ja ir vēlme pēc kaut kādiem ceļojumiem, un cilvēks grib, teiksim, fiziski, tiešām viņam ir tāda prasība uz aktivitātēm, ceļot, sportot, ja, un tad jāiet ceļot, sportot, ja. Ja tas ir tas, ko tu neesi darījusi, tad tas ir kā reiz ļoti piestāv aprīlim. Izdarīt kaut ko tādu ārpus robežām, ārpus ierastā, ja, un piedzīvot jaunas, interesantas jaunas pieredzes. Jā. Nu, lūk, šeit ir tevi uzreiz brīdina, ka esi iecietīga pret citu uzskatiem, ja? Nu tā, viņiem ir viņu uzskati, ja? Tev ir tavi uzskati, ja? Šī runa apgriezusies arī uz to varētu norādīt, tāpēc, ka vēl viņi ir tāda arī ego runa, ja? Nu jā, te reizēm var būt tā, ka mums liekas, ka mēs darām tā, bet no malas, piemēram, izskatās kaut kā pilnīgi savādāk, ja? Nu jā, arī tā var būt, arī te tāds moments, nu pastīsimies, ko kāds rāda, ja? Kuru momentu no tā visa mums rāda, ja? Cilvēks beidzot izkāpja, es saku, te ir kaut kas tāds no iestraikšanas, beidzot cilvēks kāp laukā. Katrā ziņā tu esi aicināti kāpt, jo nu jau, ja tu vairs paliksi tajā savā pozīcijā, tā jau būs iestraikšana, ja? Viss, tu esi jau tur bijusi, un nu, tu esi pārdomājusi, kaut kādi iekšējie konflikti vai ārējie, ja tur ir noturējuši tajā pozīcijā, kur tu tur tā kā nekustīga, ja? Bet, nu viss, nu ir jāiet, laiks ir iet ārā. Tātad ir 2 varianti, vai tu padomā, kā tu sevi pasniedz, un kā cilvēki tev varētu saprast, nevis kā tev liekas, ka viņi domā un redz tevi, bet kā tas tomēr ir, nu, tā kā pamēģini ievisties viņu kurpēs iekāpt, ja? Nu, vai arī naturāli, tu patiešām nomaini un aizbrauc kaut kur, jā. Aizbrauc, labi, tas noteikti arī ir variants, kaut ko izdara tādu, kas tev pilnīgi paņem un atcit vaļā to noslēgtību, jā, kur tev ir jauna iespēja, tu esi atvērta visam, jā. Vai arī tu tiešām nomaini savu kaut kādu loku vai kaut kādu cilvēku, kurš tev bija savējais, bet tu viņu vairs nevari. Vairs viņš nav savējais, ja? Te ir varianti, ja? Bet tā tendence jau man patīk vispārībā, ja?
Nu, redz, protams, te arī, vakar arī es liku, un tiešām izskatās tā, ja. Kad atkal tie 2 zirgi, ja, jo tur tie 2 zobeni, ja, un cik tu ilgi sēdēs tādā pārdomās, ja, tie 2 zirgi ir 2 zirgi, viņi nepaliks par vienu, ja, ir kaut kādas dažādības, ir kaut kādas pretrunas, ir reizēm, ka jāsadzīvo ar tām pretrunām un jātiek uz priekšu arī kaut kādā veidā sevī vai ārpasaulē noturot tās pretrunas, jā. Te var būt tādi kaut kādi pretēji spēki, pretēji kaut kādi, nu, pretējs kaut kas, jā, un tāds viņš ir un viss, un tad to ar gribas spēku palīdzību, jā, ar ļoti lielu koncentrēšanos, jā, arī ar riska uzņemšanos, pilnīgi noteikti, tu virzies ar riska uzņemšanos. Te atkal kaut kāds tāds moments tiešām, ja, kur tu skaidri nevari zināt, tu tā arī skaidri nezini. Tu izēj no šī stāvokļa, tu pieņem to, ka tu visu neredzi, ja. Tu skaidri nevari saprast, zināt. Un tu saproti, ka ja tu gaidīsi tikai tad, kad vari skaidri zināt, tu nekad neizies no tā stupora stāvokļa, ja. Un šeit tu izēj. Tā tas ir, tāda ir situācija, ir tāds, ir pilnīgi kaut kas cits, abi skatās pretējā virzienā, un tajā patā laikā ir iespēja iet uz priekšu, ja. Skaties, nu atkal šī te brīnišķīgā kārts, ja, tā ir nonuļošanās, ja, un tu pacelies spārnos, ja. Tu pacelies spārnos, nevis tur lauzies uz priekšu, bet pacelies vieglumā uz spārnos, ja, tātad tu atstāji patiešām to, atkal tev tā nonuļošanās, tātad tu esi veiksmīgi sev atdali no kaut kā, kur tur galīgi tev, nu, tā teikt, tas nav tavs, ja, te arī pilnīgi tev vizuāli parāda, ja, ka, jā, nu, te kaut kas ir no sērijas arī. Nu, te viss kaut kas varētu būt, jā, arī negaida no bumbiera ābols un sev neliec būt, nu, kā ābelē, jā, ne, dod šo bumbieru ražu un tam līdzīgi, jā. Un tu saproti, ka šīs te duālību, atšķirību un tu vairs neuzspiedi sev, jā, kaut ko, ar ko izskatās, tu pilnīgi esi saaugusi, jā, bet tu tagad tevi skaidri izpratne, jā, tu esi tu, reku, viņš ir viņš, jā, nu, piemēram, jā. Un tas dod ārkārtīgi tādu vieglumu sajūtu, ļoti vieglumu sajūtu, saka tāda nonuļošanās skaista, ja. Nu, un lūk, arī šeit atkal parādās vilcināšanās, ja. Ir skaisti līdināties, ja, bet var negribēt, ja, ķerties, vērsim pie ragiem, ja. Ir tas dabūts, tas vieglums, tas uzrāviens, ja. Bet kā ir ar to darīšanu, ja? Tā, paskatāmies, ko mums te var paskaties, kas te sākās, ja? Te ir apgriezta zobenu karaliene. Kā ir ar ne tikai lidināšanos, ja, bet ar reālu kārtības ieviešanu savā dzīvē, pasaka lūdzu. Jā. Turklāt šeit tev drusciņi arī tā kā brīdini, ja, lai tu neesi pārāk tāda, pārāk stingra pret otru cilvēku, ja, kur jau tas paliek vairs nevis tāda, ja, te ir tāda, man šī kārta asociējās ar tādu skolotāju, ja, bet te teiksim, ja viņi ir apgriezt, nu, tad tā jau ir tāda, nu, tur pārliek jau ar to rādām koku darbojās, ja, un baksta un histēriski pieprasa, ja, to cieņu. Viņai nevajag neko histēriski pieprasīt, ja. Viņa ir cienījama tāpatā šī te zobenu karaliene, ja. Ievēro disciplīnu savā dzīvē, nenovilcinies, neatliecina lietas, kas ir darāmas, izdarāmas, ja. Un, jā, un tā, ka tu pati sev cienīs, arī tev apkārtēji cienīs, ja. Nu, redz, ka tev nāk jau padoms, jā. Zobens te ir, jā. Mentālais plāns, te viss ir. Un te tagad esi ļoti godīga. Esi ļoti godīgi izvērtējot. Neliec neko klāt no
emocionālām savām reakcijām, kas traucē aplūkot situāciju objektīvi, ja, godīgi paskaties uz sevi, ja, izvērtē visu, ja, un tā atkal neredzu, ja. Un redzu, un atkal tu pasties kāds, cik te brīnišķīgi tev atkal ir resursi, un atkal tu esi priecīgs cilvēks, laimīgs, ja, ārpēc atkal rindiņā viss nāk, un atkal tātad pentera aiziet, atkal tas pats stāsts mēs jau redzam, ja. Te atkal tu esi jau nevis iestrēgusi savā kaut kādā pareizībā, bet jau tu esi lokana, var paskatīties fleksibli, kā saka, uz situāciju, ja, elastīgi pieeja lietām, ja, jo šeit nav elastība, šeit ir, tāds neelastība, bet tad godīgi saruna ar sevi, sajūties vispār brīnišķīgi, ja, tā kā vienkārši laimīga par mirkli, ja, kurā tu esi, ja, un te arī atgriežās tā lokanība, ja. Ko, labi, pastamies, kāds ir eņģeļu ziņojums. Kolosāli. Eņģeļu ziņojums par to iekšējo to spēku tev atgādina, ka tu esi līdzradītāji kopā ar Dievu, ja. Un tev ir ļoti jāstāsta, kā tu savu spēku izmanto, vai celtu sevi vai otru, vai lai gremdētu sevi vai otru, ja. Tā kā izmanto šo te savu spēku ļoti atbildīgi. Tā ir ļoti liela vara, ja. Tā kā, lūdzu, izmanto. Skaisti, ja. Jo šis ir, Šivas tēls, ja, un, ziniet, Šiva var radīt un var graut, ja. Lūk, tā, lai top brīnišķīgs aprīlis, un tagad es teikšu atā!